Čau, mani foršie skatītāji! Šodien ar jums esmu es, Alise, un šis būs mans Alise atbild #3 video. Un šis būs trešais Alise atbild, kurā es atbildēšu jūsu uzdotiem jautājumiem gan Instagramā, gan Āskā, gan nezinu kur citur. Un es vēlos pateikt, lai jūs nepievēršat fonu, šo fonu, tādēļ, ka es neesmu tajā vietā, kuras parasti filmēju, bet nepievēršiet lūdzu tam uzmanību. Un tad sākam. Kur ir tā mīļākā youtubere? Es nevaru tā pateikt vienu cilvēku. Man no latviešu youtuberēm mīļākā būs Sinila Mekprevelīna. Klasika. Bet no angļu tur ir ļoti daudz foršas meitenes, kuras taisa video, un kuras ir super. Kāda ir man mīļākā krāsa? Un, ja tev likt izvēlēties, kuru mājas dzīvnieku tu izvēlētos? Tātad man mīļākā krāsa ir tumša zila. Es izvēlētos suni. Nākamais jautājums no šī Instagram ir, kādas ir tavas dīvainākās rakstura īpaši? Es nezinu. Dīvainums. Esmu dīvaina. Es esmu stulba, nedaudz stulba. Tas nav dīvainas īpašības, tādas ir katram otrajam. Es nezinu, man jāpadomā, kādas ir manas dīvainākās īpašības. To jūs varat rakstīt komentāros, ja jūs zinat. Es apvienošu divus līdzīgus jautājumus. Vai tev skolā ir labas atzīmes? Un kāda ir tava vidējā atzīme? Skolā man ir salīdzinoši labas atzīmes. Es neuzskatu, ka viņas ir sliktas, jo mana vidējā ir apmēram 8, teiksim tā. Tad vai tu uz skolu krāsojies? Nē. Man nepatīk. Es ļoti reti, kad krāsojos, un uz skolu galīgi nē. Varbūt uz skolu kaut ko tādu maziņu kā skropsni tušu, bet neko vairāk. Kāds ir tavs mīļākais mācību priekšmets skolā? Laikam vizuāla māksla, jo man patīk, un man sanāk, un man patīk. Tad vai tev ir mājas dzīvnieks? Ja ir, tad kāds? Ne, man nav, un man nebūs, jo man ir alerģija. Kāda dzīvnieka tev patīk? Oh my gosh, te ir ļoti koncentrētas tēmas. Dzīvnieki un skola. Labi, kāda dzīvnieka man patīk? Man patīk sunīši, man patīk tās koalas, viņas ir tik mīlīgas. Man patīk arī pie skolas tēmās, kā tu jūties savā klasē. Un es savā klasē jūtos tā apspiesti. Tādēļ, kad es nevaru normāli mācīties. Tādēļ, ka stundas laikā vienkārši viss normāli notiek, bet pēkšņi Alise, kāda būs jauns video? Es ceru, ka jūs man jūtat līdzi, jo tas nav izturami. Un vienmēr man atbilde ir tāda. Nekad. Lai gan tāpatās viņi zina, ka man video būs. Bet anyway, labi. Es ienīstu savus klases biedrus, un tu neko nevar darīt. Viņi tādi lohi ir, un paldies Dievam, nākamgad tādi vairs nebūs, un būs daudz labāki, jo 7. klasē jūs zināt, tie novirzieni var iet prom no skolas, un tā tālāk, un tā tālāk. Vai tu uzskati, ka šis ir neloģisks jautājums? Šis, ko tu man tikko uzdevi? Es uzskatu, ka man ir 2 profili Āskā. Tikko no savu pirmā un tādi kā mana parastā profilā, kur nosaukums man tur sauc Minion, es izdzēsu 1000 jautājumus. Jā, viņi bija nedaudz sakrājušies, tāpēc pašlaik man ir precīzi 3 jautājumi. Ko tev patīk darīt slapus? Labi, tātad nākamais jautājums ir, ko no rīta pamostoties tu gribētu atrast zem spilvena?
briesmīga youtubere un vēl briesmīgāks cilvēks. Tu zini, es nezinu. Paldies, kad nosties mani video, spied like, kā arī subscribe un tād līdz nākamajai reizei. Atā!